Jūrmālas bāriņtiesa. Labu rītu jums. Labrīt. Pagājušajā nedēļā zvanīju un tika saziņa pārcelta uz pirmdienu šo rītu. Tātad, respektīvi, runa bija par iespēju sazināties ar Balčūni. Maza mirklīti, gaidiet, lūdzu. Jā. Es esmu Olita Balčūna. Tātad Olita Balčūna te jums zvana. Mareks. Ne Balčūna, bet Balčūna. Jautājums jums. Tātad šī ir 1500. diena, kopš nolaupīti mani bērni Roberts Daniels un Emīlija Markus. Ko es, Mareks Markus, esmu nodarījis saviem bērniem, ka man jau 5. gadu liedz saziņu un saskarsmi ar maniem bērniem? Pirmām kārtām, kurš jums liedz saskarsmi? Jūs jau saskarsmi vēl neesat prasījis. Ko nozīmē neesmu prasījis? Man pirms jums ieradāties saskarsmi un saziņa ar bērniem bija. Stop. Jūs izjaucāt. Jums vismaz reizes, laikam 3 vai 4, mēs skaidrojām, ka ja jums ir domstarpības ar bērnu māti par saskarsmi, kuras ir, jums ir jāvēršās tiesā ar prasības pieteikumu par saskarsmi. Pie kādas tiesas jūs aicinat man griezties pie tās, kuru man izrādīja no tiesas zāles, kurā jūs arī piedalījāties 2022. gadā 3. februārī nopietni? Citas tiesas mums nav. Un tad arī nebūs. Jūs saprotiet? Mans jautājums ir jums, kāpēc jūs piedalāties noziegumā pret mani un maniem bērniem, un vai jūs atzīstat vai nē, ka tā ir nežēlīga, ļauna, cietsirdīga, vardarbīga izturēšanās pret mums? Vai jūs to atzīstat? Nē, es neatzīstu, tāpēc, ka es nepiedalos nekādā noziegumā. Bāriņtiesa kā tāda jums nevienu negatīvu lēmumu par jums nav pieņēmusi. Kāpēc jūs melojat? Jūs tiesas sēdes laikā, un tas ir ierakstīts, ziņojāt par to, ka es it kā esmu kaut kādā pasaules mēroga antivakseru kustībā. Tie ir jūsu vārdi, antivakseru kustība, ko jūs piedēvējāt man. Tie ir meli par mani. Ja? Labi, tādā gadījumā es ar jums nediskutēšu pa telefonu šādā te veidā, ja jūs man piedēvējat melus. Bet kāpēc jūs to teicāt? Kāpēc jūs to teicāt? Kāpēc? Kāds bija motīvs? Raganu medības vai arī pasūtījums? Es vēlreiz atkārtoju, ka es ar jums patreiz nediskutēšu pa telefonu. Mums nav privāta saruna. Es neredzu jūs. Šī ir ļoti privāta saruna. Netēlojiet muļķi. Jūs zinat gan mani, gan manu balsi esat dzirdējusi nevienu reizi vien. Jā, protams, ka es zinu jūs, bet es vēlreiz atkārtoju, es šādā diskusijā ar jums nepiedalīšu. Vai es to esmu nodarījis jūsu bērniem un jums personīgi un jūsu vīram, ko jūs nodarījāt man un maniem bērniem? Nē, jūs man neko neesat nodarījis. Tad kāpēc jūs to darat? Tad kāpēc jūs to darat? Par kādām tiesībām jūs vēršaties pret manīm personīgi? Ar tādām tiesībām, ka jūs esat uzurpējusi varu pār manu bērnu dzīvi un arī pār manu dzīvi līdz ar to traucēt mūsu saziņu un saskarsmi. Bāriņtiesa nav mans personīgais uzņēmums. Jums tas būtu jāsaprot. Tad kāpēc jūs darat tā, it kā būtu? Nē, nebeidziet saziņu. Lūdzu, atbildiet. Uz kādu redzēšanos? Jūs taču